Mūsu ekonomika un finanses sparīgi turpina ripot lejā, bet cik tālu? Pārbaudīt, kā šādā stāvoklī jūtas mūsu ekonomika, ir nolēms kāds jaunietis no Ropažiem, Ivars Beitāns. Neuztraucieties, jo cīņā ar brīvas krišanas pātrinājumu viņš, atšķirībā no citiem, ir nodrošinājies ar stiprām gumijām. Bet vai šādas gumijas pietiks mums pārējiem? Pagaidām Ivars šim drosmīgiem solim vēl tikai gatavojas. Vienmēr es esmu cilvēks pārliecinājies, ka Latvija tāda vieta, kur ir interesanti, kur gribās aizbraukt, bet tas, kas notiek šeit, teiksim, tas notiek kaut kāda kolektīvā īdēšana, kad viss tik slikti, viss tik paliek arvien sliktāk, un cilvēki neko negrib darīt, viņi grib tikai īdēt, viņi tikai gaida kaut kādu sociālo palīdzību, un tas vienkārši, viņi tikai ir apnicis, un, teiksim, tas, ar kādu misiju iesbrauc uz to tikšanos, man gribās lauzt šo, teiksim, stereotipu, kad Latvijā tikai zog un gribās parādīt, ka cilvēki, kas grib kaut ko arī izdarīt pozitīvu priekš šīs valsts. Mēs būsim tie, kas mēs gribēsim būt. Ja mēs gribēsim būt, lūzeri, tad mēs arī būsim lūzeri. Ja mēs gribēsim būt tādi, kurus cienu un cilvēki, lai cits tautas skatās mums atvērtām acīm un apskauž mūs, tad mēs arī tādi varam būt. Darīšu vēl tā? Karti vajag, vai? Jāklāvē tevi. Jāklāvē. Jau pieklāvē ir. Paldies. Tāpēc ir karti. Kamera var arī nākt iekšā. Svarīgi, kad mēs tos riskus tur visus izējām cauri, lai nav vienkārši tāda. Nē, Ivar, tev nelikās, ka visu saprat? Tas nav valstiska domāšana, tas ir tas, par ko es runāju. Nav valstiska domāšana, tas ir vienkārši tu parakstīji līgumu, tagad tu esi vainīgs, ka tu parakstīji nepārlasot. Es tā to uztveru. Man arī pietrūka višķiņ tas, cik mēs nosakām laiku sākumā, kad stundu?
Kāpēc mēs to Expo taisām? Vienkārši nav, to nerunā. Es saprotu, visiem ir riski. Reko Andriem ir risks, ka viņi ieliks cietumā. Man nav riska, man ieliks cietumā, man visu atņems. Tev Atņems un pa nenomaksāt cietumā. Bet tā ir. Ejam, viss. Tikpat Mailītis riskēja ļoti. Es atraucies Mailītim Ivaram. Mailītis riskēja tāpat un ļoti daudz riskēja. Labi, tāpat kā Mailītis pret manīm prasa no manīm, tā es prasu no saviem naudas devējiem. Viss normāli. Jūs vienkārši nepieļaujat tā domu, ka mēs te tā kā mīkstie sēdēsim un ļausim sev, davai, sidiet mūs, ņemiet mūs, mēs jūs ņemam priekšā un jūs klusējat. Reāli, pa lielam tas tā notiek. Pēc loģikas, ja? Pēc tāda PR tas varbūt nenotiek, ja? Bet pēc loģikas tas tā notiek. Un es, teiksim, to zinu no iekšas, es zinu, kas mums jāliek priekšā pretī, ja? Es māju taistēt to projektu, lai paaugstinātu vērtību, lai varētu to Expo vispār uztaisīt, savu māju. Ja visiem tas ir ļoti interesē, vai liekat jūs arī? Liec tu savu māju, liec tu savu māju. Visiem to vajag. Risks visiem vienāds. Tikai viena ir gatava uz to risku, otra nav. Otra tikai dirž tukša. Tāda man sajūta. Ivars Beidāks, Latvijas gumijlēcēju klubā. Prezidents, noslēdzošā trika izpildītājs, motocikls, šķērslis. Izvēlkā Ivaru. Tā, nesam. Tā, katrā ziņā Ivars ir vienā gabalā. Tā. Un Ivars Beidāks, Latvijas gumijlēcēju kluba prezidents. Triks ar angļu kastīti absolūti ir nostrādāts godam. Mūsu lielais uzstādījums ir, ka Ķīna reāli ir nākotnes iespēja. Lai mums pēc 10 gadiem nav jāsēž sūdos un jāvaimanā, ka mums nav naudas un cita. Mums tagad ir jāiet Expo un jāsaka, mēs esam un mēs varam būt tur un, teiksim, reprezentēt sevi, kļūst arvien nozīmīgi. Ja tu tiešām gribi kaut ko darīt, ja tu, protams, gribi sēdēties krāsnes, sorry, hier, ja mēs nevarēsim palīdzēt. Un tad godu vārds, kāda ir politika? Ja mēs viņiem ir bijusi sēde 2008. gada 16. septembrī, viss tas, ko mēs te runājam, ir izrunāts, kad uz to ir jāstrādā. Es nesaprotu, kur tad ir palicis šis pusotrs gads. 16. septembris, 2008. gads piedalījās Māris Rieksteņš, Normans Panki, Ozols, Latvijas institūts, Ojārs Kalniņš ir sēdē. Visi runā par to, ka būs Expo. Tad rindkops, ka viņi saka, tas ir ļoti nozīmīgs pasākums, mums noteikti jāpiedalās. Un tad ir interesants cipars rakstīts, kur ir, vēlreiz parādīšu, par to, ka ir tika piešķirti 800,000 sagatavošanas darbam. Pusotru gadu laikā. Interesanti, kurš to naudu tērē, kam tad viņi īsti ir bijusi piešķirta. Nē, labi. Es pateikšu godīgi, es negribu līdz svešā kabatā, bet es arī nelienu. Ir tā situācija, tas ir tas, ko es arī sapratu, tad, kad es rakstīju lielo prezentāciju par reklāmas komunikācijas stratēģiju un vispār par Latvijas piedāvājumu un konceptu. Es arī izpētīju kaudzēm dokumentus, tā skaitā ārlietu ministrijas ārpolitikas doktrīnu 4 gadiem par Latvijas tēlu pētījumiem, kādi ir veikti, jā. Un, teiksim, ja 2007. gadā Latvijas institūts uzaicina Saimonu Antholtu un saka, ka tagad mums vajag palīdzēt ar stratēģiju, un Antholts to uzraksta. Paiet 2 gadi no 2007. gada, kad stratēģija radīta, un 2009. gadā, 19. martā, ir tikšanās, kurā piedalās Latvijas institūts un Latvijas ārdirektoru klubs, un kur viņi runā par tādu tēmu, kas ir nosaukta, ko teikt, ja nav ko teikt. Jā, tā tad ir atkal pagājuši 2 gadi, ir daudz runas, bet nav darba. Tā ir galvenā problēma, kad nav vienkārši reāli piedāvājumi. Es domāju, es esmu ļoti labu iespēju atstājis par latviešiem Pakistānā, Itālijā, Amerikā, Kanādā, kā par ļoti izcilu tautu. Bet kā tas notiek? Tas notiek tādā komunikācijā, ka tu
kad runā cilvēkiem un tu tici tam, ka tu vari izdarīt lietas, un es ticu, ka daudz citu latviešu var izdarīt lietas līdz galam, un to jau redz, to nevar noslēpt. Tu nevar noslēpt, ka tev ir labas idejas, ka tev ir labas domas, ka tu esi strādīgs, ka tu esi vērts uz mēķi un ka tev mēķi sasniedz. Šitas mazāk, bet Expo ir kaskadieru gājiens, jā. Tas ir tieši, es šaubos, ka kāds cits izņemot mani uz tādiem nosacījumiem, kādiem es iestartēju šajā projektā, būtu viņā startējis iekšā. Un šitam nav man rezerves gājienu. Tikai viens variants jāizdodas. Šanhais projektam viss notiek pēdējā brīdī. Tāds iekārts, kā jūs te redzat, mēs jau 3 esam izgatavojuši un aizsūtījuši uz Šanhai. Neviens vēl nav lidojis uz viņām, bet viņas jau ir aizsūtīts, jo nav laika. Tāpēc vienu esam šeit nolikuši, lai cilvēki vismaz pamēģina, lai iemācās. Pirms 2 gadiem mēs to nebūtu izgatavojuši. Ko redzēt, čalis, kas tev 3. reizi mēģina. Uz šīs plūsmas 3. reizi. Tā uz lielās viņš ir labāks, bet uz mazās ir ļoti grūti uztaisīt trikus, jo tiklīdz tu kļūdies, tā tu krīt ārā. Tagad notiek atlase un tāda nopietna treniņa, jo mums bija 300 pretendentu un vajadzēja tikai 6 atlasīt, un diezgan liels konkurss bija. Vajadzēja atlasīt labākos gan kā sportistus, gan kā arī kā personības. Tāpēc mēs pat ņēmām arī psihologu, lai redzētu, kas viņi pa personībām. Kā teica Karodons, grūti mācībās, viegli kaujā. Un ekstrēmos apstākļos viņiem trenējoties, pēc tam būs vieglāk Šanhajā, kad būs plus 40 grādi. Viņi jutīsies drošāk. Tas arī ir tas, ar ko mēs pārsteigsim ķīniešu Šanhajā. Tā kā mēs pirmo reizi viņiem stāstījām, viņi prasīja, kā jūs tur darat, ar kādām trosēm viņas ienat vai ko jūs tur darat. Jo viņi jau redzējuši, un tas man liekas ir cool, kad mēs esam pirmie pionieri, kas to rada. Kas te notiek? Klusumu lūk, nespēlēsimies tagad klavieres. Viss. Kas par lietu? Jā, ļoti smuki. Piecelies augšā, tu nosmēries. Pagaidi. Ko jūs darat ar karogu? Kas te notiek, ko? Bet, protams. Nu, kas salauzt roku? Karogu nesīs Ivars, tu saprati? Tu nesīs karogu, jā, tu saprati visu. Pagaidiet. Bērni, ko? Kas man iemet ar cepuri? Kā man šitā cepuri? Tā vējā? Soļos marš! Kreisi!
kreiso, kreiso, 1, 2, 3, 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 start! Uz labo! Līdzināties! Mierā! Ceturtā B klase ierindas skatei par godu padomju svētku armijas svētkiem. Ceturtā B klase ierindas skatei par godu padomju armijas padomju svētku nostādināti. Pionieri, cīņā par Padomju Savienības komunistiskās partijas lietu, esi gatavs! Vienmēr gatavs! Brīvi! Es esmu dziļi pārliecināts, ka latvieši ir viena no gudrākajām tautām un viena no izcilākajām tautām. Un mēs varam sasniegt augstākos mērķus, tiešām varam. Bet tas, kas ir notiek, manuprāt, tagad tādā, politiskā līmenī un masu zombēšanas līmenī, ir tas, kad mēģina pateikt, ka mēs nevaram. Un tas ir tas, kas jālauž. Mēs varam būt paši labākie. Kāpēc nē? Kāpēc mums nebūt labākiem? Kāpēc mums visu laiku pazemoties un būt, tur lūdzējiem, kalpiem? Kāpēc? Visur, kur mēs ejam, visur, kur es eju, es esmu spējis pierādīt, ka mēs esam, olimpiādē mums arī visi domāja, no kurienes tā Latvija, ja? Viņš teica, mēs bijām Vācijā, tur skatījāmies to aparātu un pēkšņi uzzinām, ka Latvijā ir labāks. Kā tas var būt? Var, bet ka var. Viss notiek. Un kā var būt tā, ka latvieši kaut kā tur balliņā nopērk Kanādas uzņēmumu? Kā tā var būt? Bet var. Visu var. Vienkārši to latviešu iestāstīto domu vajag mainīt. Pašiem sevi iestāstīt, ka tu vari un tad tu varēsi.甜点门完全打开后，从左边车门下车。Mēs esam ieradušies Expo laukumā. Es viņu jau redzēju pavasarī, jau tik sen tas ir uzbūvēts. Bet visas pārējās lietas ir tā kā vēl tagad būvējās un fināla akordi notiek celtniecībā. Fināla steiga. Bet, te ir diezgan iespaidīgi pasākumi. Visas tās formas tas nav tā vienkārši tā uztaisīts, bet tās piltūs, kas savāc ūdeni. Un viņiem tā pamatdoma ir, ka ekoloģija, otrreizējā izēvielu izmantošana un tādas visas lietas viņi te mēģina aktualizēt. Tas ir kopējais ieeja visam Expo. Šī valsts būs atsevišķi bišķiņ tālāk. Tā kā visi vēl strādās, tad būs diezgan iespaidīgi. Tas liels show biznesa notikums. Pagaidām es vēl eju uz tādu brīnumu pastīties. Te jau sākās īstenībā valstu paviljoni, kur ir Klusā okeāna valstu kopējais paviljons. Tur iekšā vairākas maziņās valstīņas ekspozīcijas veido. Te es nezinu, kam tas ir, bet tālāk Taizeme, Jaunzelande,
Austrālija tur jebkurš objekts, ko jūs te redzat, ir izaicinājums. Celtniekiem, arhitektiem, būvniekiem. Pasaules labākie arhitekti, visi riņķī. Katrs kaut ko dara, izpaužās. Te ir pasaules labākie šaumeņi, pasaules lielākais būvlaukums. Tur visi pasaules politiķi būs sabraukuši. Es domāju, tur lielāka daļa no prezidentiem šeit būs. Viņi visi redzēs. Un tas ir lielākais mārketinga pasākums priekš valstīm. Reki konkrēts piemērs, kur trūkst izdomas. Jo tas pelēkais klucis, ja? Tas bija tāds, ko piedāvāja Latvijai ņemt, nevis pašiem būvēt, bet ņemt un īrēt. Un ļoti daudzas valsts, kuriem mazi budžeti vai slikti ar izdomu, viņi ar šos ir paņēmuši. Un tad viņi uzdevums viņus apdarināt, un beigās sanāk tā, ka tu, teiksim, izdekorēt kaut kādu sūdu maksā tikpat vai dārgāk nekā normāli uzbūvēt no nulles kaut ko labu. Un tā bija arī mūsu izvēle, no kuras mēs veiksmīgi atkritījāmies. Vēl otrā pusē ir, vēl viens klucīts ir tieši tas, par ko es runāju. Tur tas pelēkais arī ir vēl viens. Un tad, Bet tad kādi ir piekrituši, tas nozīmē? Daudzi piekrituši, un lielākā daļa, un tie kluči noteikti tiks nojaukti pēc tam, noteikti viennozīmīgi. Un es nezinu, vai, teiksim, vai tas būtu Latvijai cienīgi tādā klucī līst iekšā. Tur ļoti jāpiestrādā pie dekorēšanas, tad jau varbūt var. Lietuvieši Igauni iegāja klučos. Tā kā mēs esam latvieši beidzot pārspējuši Igauņus. Cerams, ka īstenībā vajag daudz skandālu. Valstīs uz vietām ir, kad ļoti dārgi paviljoni. Tad es dzirdēju konkrēti par Spānijā, kad tur vesels skandāls pavīzēm notiek par to, ka pārtērēti budžeti. Bet tā būtība ir tajā Ķīnā, ka viņi visu saicina un tad viņi pa lēto viss būs, ja, bet īstenībā beigās tur celtniecība riktīgi sadārdzinās. Un, principā, visu pasauli iekritus Ķīnas slazdā. Ja Ķīnai tas ir bizness, viņi nopelnīs naudu ar to. Un pārējām valstīm tas tāds sacensība, kurš tad tur spēcīgāks jau parādīs, iespaidīgāk. Beidzot esam pienākuši pie mūsu paviljona. Te nu viņš ir, te viņš stāv. Redz, kur ir piemērs, kā ķīnieši pelna naudu uz mūsu rēķina. Šie 3 ventilatori, kas stāv 2 te un 1 tur, viņi tiek atvest uz šejieni no ostas un nolikti, lai montējam mēs. Savukārt pēc tam mēs sakam, mums vajag pievest tur pie paviljona, tas, kas atrodas cik tur 200 metri tālāk. Viņi saka 20 000 eiro. Atvest no Eiropas līdz Ķīnai maksāja 9 000 eiro, ja? No Ķīnas ostas līdz Šanhais Expo teritorijai 5 km, 27 000 eiro, ja? Vēl 20, ja? Tas ir vienkārši, bet nav variantu, tu nekur nedēsies. Tas ir, mēs prasījām, kāpēc tādas cenas. Un viņi saka, tādas cenas vienkārši. Gribi ņemt, negribi neņemt. Šodien ir 18. datums, mārts, un atklāšana 1. maijā. Tas ir, mums ir bišķi vairāk kā 40 dienas palikušas, lai visu noslēgtu. Bet, tas, ka viņš būs vizuāli pabeigts, par to es nešaubos. Iespējams, ka būs kaut kādas sīkas lietas, kuras vēl būs jāpieķūnē tajā brīdī, kad mēs viņu laidīsim. Bet, arī sastopamies dažādām visām mazām problēmām, kuras nevarēja paredzēt, arī tehniskām. Tur kaut ko ne tā uztais uzreiz, tur viss aiziet tā kā domino efekts, viss ir problēma reizēm.
vienkārši varētu uzreiz salīdzināt, kas ir izņemts, kas ir. Šit tā rakstīt, tad punktus. Tā, printers vairāk nedrukā. Nu, jau. Izslēdzies, lai Ir zīmogi jādod. Ivar, es nevaru izpāts. tas vēl jāpamēģināt. Ko tu priecāties? Veco? Veco versiju un Digi komentārus. Jau čeki nagi trūkās. Steikšanā liekas. Davai, klausies, nedrukā viņš tev vēl, pofik. Galvenais pamodies, tāpat pusmiegā, pamodies reiz līgums jāvēlas slēgt. 1 800 000 eiro jāaizstāv. Līgums. Man vajag, viņam nav. Latvijā pēc cik pulkstenis ir kaut kā 3 naktī? Jā, 3. Labi. Viņam būs labi. Mēs taču labi cilvēki esam, kāpēc lai mums netaisīt darījumus, vai ne? Mēs žēl, ka būs netaisīs, vai ne? 后门下车，开门请当心。We are arriving at 合肥人、济南人大桥一线空调温售票车，方向东营路、昌永东路。 We meet each other in Expo Bureau. 3:30. 3:30, yeah. 3点半见。OK。 You asked. Yeah, I know. Wait. What about the shells? 这个就是那个 So we can just 6.3把它去掉。对，那 OK， 就没有意义。 Mums ir ļoti grūti ar ķīniešiem. Ļoti grūti, un tā lielākā problēma ir tāda, ka viņi izmanto to, ka laiks ir ļoti ierobežots. Viņi zina, ka mēs esam spiesti to paviljonu uzbūvēt. Līdz šim bija tā, nostāja bija tāda, ka ir tikai vienīgi sadārdzinājums. Tā cena, tās nav mazas summas, ja mēs katrā pozīcijā pieliekam pa 20 000 eiro. Mums galā sanāk, ka 500 000 vai miljonus eiro papildu izmaksas pilnīgi bez pamatojuma, un viņi spiež ārā naudu vienkārši brutālākajā veidā. Es tādas metodas neesmu redzējis nekur pasaulē, ne Eiropā, ne citur. Un tad, kad viņi uzzināja, ka ierodās delegācija un vēlās zināt detaļās par Expo norisi, viņi piekrita runāt par cenu. Viņiem tiešām tās komunistu tradīcijas un valsts pārvaldes spiediens ir ļoti būtisks. Viņiem ir ļoti bail no tā, ka ieradīsies Latvijas valsts pārstāvi un uzzinās, ka viņi nelikumīgi rīkojās. Mēs tādu papildus līgumu tagad taisam, kur mēs vēlreiz nofiksējam, ka cena patiešām nemainīsies. Un ka mums nenāks nekas papildus. Terms on calculation of costs in case of changes to the subcontract, especially provide necessary space for storage. Yeah, this is especially problem. I go to some meetings with government officials and then we will meet once we start. Mr. Dai? 你等一会儿啊。 Okay, see you later. 下个车。你那电话来。 Sanāk zvanīt, pēc tam šeit ir kaut kāda tikšanās, sapulce, ja? Nu, šeit Šanhajā 9:10 un Latvijā ir kaut kāda 3 naktī, 4 naktī, un sanāk Expo Latvija Energo, kaut kā 9-10 cilvēku, un viņi ir tik ļoti lielā neizpratnē, kāpēc mums vajadzīgi tik daudz jaudu. Jaudu mums vajag tāpēc, lai mēs varētu uzlidot, ja mums 3 milzīgi motori. Un vienkārši tur spriež un nobijušies un baidās, un tad visādas detaļas viņi prasa. Un tad viņi man prasa, paskaidrojiet, kā strādās jūsu frekvenču pārveidotāji. Protams, ka es nevaru atbildēt. Es zvanu uz Rīgu, vai ne? Rīgā ir 4 naktī.
tur Kaspars pamodies. Es saku, Kaspar, piedod, tagad es tev pieslēdzu sapulcei. Lūdzu atbild uz jautājumiem. Viņš tā, es jūtu pēc balss tā, un viņš tā, ok. Un aiziet, jā, turpinām.活动完了没啥事，自己自由活动的就到我们这边来，我带你一趟世博会，好吧？上海世博会要出来看。又是蒙上又是哦，好好，别让啊。No deja. We appreciate all of you for being here. I would like to say from the beginning we fully understand that we are very late. We fully understand that we were one of the last who made this decision to participate and appreciate very much the support from Chinese, all the involved parties in order that Latvia as a country looks very good in the expo. And then from the government point of view, national contractor has signed several contracts with Chinese parties. The prices have a tendency, because of short time, to jump very high, so to raise, and very much above the market prices. And we fully understand that business is business also for Chinese companies, but we really do not have any funding extra as our total budget, which we have signed with Latvian company, and they within this budget need to manage this pavilion. There will be no extra money from Latvian government. 那么长话短说，那么也就是说，在座的各位代表各个不同的一个就是参与的各个方面，然后能不能向他重点的解释一下，就是目前拉脱维亚展馆最紧急的一些事情。我们现在呢也开展了这个除了结构以外的建筑方面的工作。Not only the main body of steel construction of this pavilion, but also the typical construction job that is being carried out by Haichi company for the time being. 到现目前为止，我们仅只收到翻修图纸的40%。14是吧？40。Until today, now they only received 40% of the drawings that they need to do the rework. 我们心头也很着急。And they are really worried because it's very difficult for them to, if they are really concerned, they cannot finish the job which is given by the Expo Bureau. Oh, yeah. 就是现在车子来了，赶快跟两个领导。退下了。回一点，再走，回一点。好。现在货吊好之后，接我们用一下。这个放在路边上，放在路边上是吧？对，要靠进去。两个可以的，兜俩就不破坏，因为这个绳子够长。赶紧把它混两个地。要是里边兜着一个就不平，兜上两个翅，兜两个，我看能兜过。拿这个大不是这个绳子，倒成10个点。上次我们也是，你们是不是2个点吊的吧？他们4个点吊过来的，我们也是4个点吊过来的。你4个点没有人秒谁了？他说什么？他现在好像。现在。那我也不太清楚是你们要做什么，可能是你。Selline on meitä autot. Konstruēt. Mēs konstruējām visu Eiropā. Bet 他们总代表就在旁边，我们已经告诉他了。他们Ķīnas rūpnīcā saskaņojām ar ķīniešiem un viņi uzbūvēja. Tikai tās smalkās lietas. Tos brūnos. Brūnos un viss, kas saistās, teiksim, ar elektronikām un tādām lietām. Mēs visu vedam. Un pašus motors. Jā, kur ir motori? Tur iekšā ir tie. Tur iekšā ir motori, jā. Cik viņi sver? 12 tonnas katrs. Diezgan.
problēma arī bija, kad ļoti daudz jātaisa uz vietas, jo nevarēja paspēt neko vairs atviest. Ja būtu laiks bijis, tad mēs iedot latviešu uzņēmējiem daudz darbu, jo tas viss būtu Latvijā izgatavots un konteineriem atvests. Kas mums šitādu spēja izgatavot? Šities konkrēti mums Itālijā uztaisījām. Jā, bet kurš Latvijā šito te var izgatavot? Mēs taisam Latvijā ļoti smalkas un labas lietas. Ir Krievija vien pārdevām, visu Latvijā taisīts. Ir Latvijā labi speciālisti, viņi lēnāk ir, bet viņi ļoti tā perfekti izdara. Ķīnieši tur viņi tā, tā kā krievs ķap, salipina, ir strādās, bet... Viņi arī, protams, ir pa tempi. Man jau pirmā reize, kad es redzu Expo laukums, kur būvējās paviljoni. Hanoverā mūsu paviljonu celtniecību. Problēmas samērā līdzīgi. Termiņi arī, tas nav nekas jauns. Vienīgi šeit ir tā specifika tiešām, kā tā biznesa mentalitāte ir pilnīgi savāda. Vakar viņš teica 15 dienas. Jā. Viņš teica 15 dienas kavē kopumā, kad ir rasējumi jāpārtais. Šitos, jā, un viņi mēģina tagad, protams, uz tā rēķina. Tie jau otrām stāvam jābūt tagad pareizi. Šādā stadijā viņam bija jābūt 12. martā, 20. martiņa 8 dienas kavē uz šo stadiju konkrēto. Tā kā vēlāk tas aizies vēl jau, un tāpēc viņiem tagad ir iemesls, lai varētu noslēpt savu kavējumu. Jūs, protams, variet būt dusmīgi un šūmēties, ka nenotiek tā, kā jums liekas, kā vajadzētu notikt. Bet šo tā vienkārši nenotiek. Bet to ir Ķīna un nevis Latvija. Tā kā es domāju, tā jūs pirmā, tā jūs pirmā kļūt, jūs nepaņējāt ķīnieši savā tīmā šeit uz vietas. Varbūt, bet... es domāju, tas būtu arī paņēmuši, ja būtu laiks mazliet vairāk. Jūs to laiku jau būtu sen atguvuši. Varbūt. Ņemsim vairāk ieteikumu. Mani uztrauc termiņi īstenībā. Mani uztrauc termiņi. Trešo viņi to ņems ar krānu arī liks uz trešās pamatis. Pašlaik tas tā kā vēl uz 1. jūniju. Mēs jau ceram, ka nebūs 1. jūnijas, bet būs 15. maijs, tā kā pēc līguma tiem ģenerāļiem. Mums pēc līguma ir 1. maijs. Mums ir, jā, es zinu. Es līgumu zinu. Tā politiķa būtība ir, kad viņi ļoti virspusēji uz lietām skatās. Teiksim, tas arī normāli, viņiem nav dziļa sapratne par to visu. Citreiz mēs arī jau tikko runājām, ka tā kaitinoši, kad teiksim, kaut kādi ieteikumi tiek doti, kuri mēs mājām galvu. Jā, ļoti labs ieteikums, bet pēc būtības mēs jau esam viņu izdzīvojuši un ir jau citi risinājumi. Mēs esam varbūt tādi īpatnēji tādā ziņā arī, kad mēs šo līgumu vispār paņēmām, jo mēs gribējām šo risku, mēs gribējām šeit būt, mēs gribējām likt augstnes likmes un vinnēt. Jā. Teiksim, tepat blakus Dāņi, Zviedri, tur Igauņi, viņi visi strādā ar valsts naudu. Viņi vienkārši uzraksta, kad ir sadārdzinājums un valsts viņiem atsūta naudu vairāk un viss. Tā ir tā mūsu īpatnība. Mēs esam privāts uzņēmums, kas ir paņēmis šo risku. Līdz ar to valsts ir atdalījusi savas finanses no mūsējām. Krūta? Vai iespaidīgi pašam. Uz bildītes, kas skaties, tas savādāk, bet kad dzīvē redzi, pēc tam visu to, kas sazīmēts, uztaisīt, ir masīvi. Viena parastā atslēga. Ametomija. Viņi cēl un domā, strādās, nestrādās. Sajies viss zelžu kopā, nesajies. Laika nav, kļūdīties laika nav. gadā man dzīve bija tāda diezgan stabila, bija stabils bizness, stabili ienākumi. Iespēja nopirkt daudz lietas, kuras man tajā laikā likās svarīgas.
Tad bija tāda liktenīga tikšanās ar vienu stopētāju, Bomzi, kurš apturēja mašīnu, un tad mums izvērtās saruna par to, kam dzīvē ir, teiksim, vērtība, jēga. Maķers? Kur tev vajag? Uz priekšu. Viņš man stāstīja savu dzīvi, kā viņš visu laiku gaida šo izdevību, ka viņam kaut kas paveiksies, bet patiesībā dzīve visu laiku iet viņam garām. Nekas viņa dzīvē tad nenotiek. Pārdomas mani nepameta ilgi par to, kāpēc mēs dzīvojam. Vai mēs gribam dzīvot tā, lai mūsu dzīve paiet mums garām, vai arī mēs tomēr izmantojam šīs iespējas un izdevības. Un tā patiesā vērtība ir tas, ko tu pieredzi, tas, ko tu izbaudi, tas, ko tu maini pasauli. Mainīt pasauli var dažādi. Mainīt pasauli gan kā tehnoloģiski kaut ko jaunu ieviešot, gan arī cilvēkam izdarot labu. Dzīvot tā, lai dzīve neiet garām. Kāds ir šodien? Mēs pirmais, ja? Jā. Mēs mēģināsim šodien palaist pirmo reizi tuneli, palidot. Ja godīgi, ja? Es pat neticu, ka tas viss notiks, ja? Nav jau tikai es īstenībā. Tas stāv viens, zīmējot, ka īstenībā Dīdis, kas visu to projektu vadīja arī, un Gunts, kas te sēž un katru dienu strādā. Te vajag daudz putekļu vēl iekšā. Jā, šitas baigs svarīgs pilsonis īstenībā. Es tikko stāstīju, ka mani filmē, bet īstenībā varonis arī. Tā kā viss bruka un juka, tad es paņēmu Dīdzi palīgā. Bet izaicinājums aizgāja no Schneidera, strādāja Schneidera elektrikā. Tāda rūpnīca, tur franču baigā. Viss bija labi, interesanti, bet te bija tāda izaicinājuma lielāka. Zin, tāda apliecināt sevi varēja, pierādīt, ja, ko tu pagaidām zinamies, vēl neesmu nožēlojis. Pirmkārt sākām konceptu pašu. Interesanti, kad īstenībā no valsts mūs uzaicināja, nevis mēs valsti. Ja? Mēs sākām ar vizualizācijām, jo doma jau bija, ka mēs taisīsim tehnoloģiju. Un visu paviljonu, visu sabiedriskās būvas, ekspozīciju, visu vadību uzņemsies kaut kāda trešā organizācija, celtniecības organizācija. Bet pateicoties tam, ka tas viss process dažādu dienas dēļ ilga, galvenokārt no valsts puses bija kavējums ar lēmumu pieņemšanu, finansējumu trūkumu. Beigās sanāca, ka mēs visu taisam, ja? Un tas mums, mēs esam tuneļu ražotāji, mēs esam taisījuši tuneļus, ja? Un, tad taisam paviljons. Jā, un tagad mums bija ieslēdzas lielo jaudu. Liktenīgais
to go. 1000 RPMs. 要调到1000转。 It reaches the nominal power at 800 RPM, so we need at least 800, and then we can look whether we go more or less. 节电数调一下就变过来了。You change the frequency, you get it, you make it. Šie frekvenču pārveidotāji, mēs pirmo reizi viņus izmantojam. Rekrums ir no rūpnīcas, no inženieris vietējais. Mēs tagad mēģinām pieregulēt. Tas tā dabīgi tā notiek. Mums, teiksim, šitās 3 mašīnas ir, kas ir jumta aparāti, ja? Mēs tieši tāpat izgājām procesam, kamēr palaidām, ja? Tagad mēs pārliksim frekvences citu, jums vajag dabūt vairāk apgriezienus. Šobrīd pēc frekvences var dabūt tikai kaut 700 apgriezienus, mums vajag vismaz 800, ja? Saka, kad var? Nevar vēl. Gaidām. Vai jau bet kādas nemācīs? Nu, vēl nezinu. Mums tas ir kurš tunels kopā, ko mēs uztaisam. Nereiz nav bijis, ka tuneli ieslēdzas un viņš iet, jā. Tie testi, kā jūs tagad redzēt, parasti aizvien 5-6 stundas. Teiks, ka viss ies, pēc tam kaut kādu mazu niansīti atklāja, atkal pieregulē, atkal atklāja pieregulē. Tā kā, nu, esiet pacietīgi. Šitiem vajag labi lidot. Šitiem viena no labākajiem pasaules lidotājiem. Tiešām vajag labieši, tie ir viena no labākajiem pasaulē, kas lido trubās no Krievijas cilvēku dzīvi. Ļoti labi. Mācīja mani savā laikā. Patīk? Labi. Profesionāli lido. Ciemiņi.
Молодцы, отличная труба. Молодцы, вы хорошую трубу сделали, парни. Хорошая работа. Amerikāņi, šveicieši pārzina, praktiski visus pārzina, un viņi saka, ka labi, tad ir labi. Который подрывает здесь так. Да, нормально? Да, вообще, реально. Почистили, супер вообще. Великолепная труба. Отличное устройство и хороший поток. Мягкий, ровный. Очень здорово сделано вот это вот техническое решение, то, что труба аккуратно и плавно расширяется кверху. Скорость безопасно падает, очень удобно летать наверх. Я как чайник даже нормально чувствую. Да, комфортно себя чувствует. То есть любой человек может свободно подняться наверх, без каких-то проблем и безопасно. Здорово. Молодцы, ребята, очень приятно. Saka, labi, esat pasaules labākais. Tiešām, kā viņš saka, mīksta plūsma. Ļoti mīksta, ļoti vienmērīgi. Bet, nu, zin kā, labāk, lai čempioni saka šito, es jau tikai čainiks. Avantūrās es advancēts, bet lidošanā es neesmu. Liela avantūra izdevās, pareizi? Jā. Liela avantūra, ka mēs esam īstenībā. This is a man arī. Yeah. Un šitas vēl viens lītīgais čalis. Yeah, man. Un šitie čaļi, kas uzbūvēja Visi trupu. čaļi. Tā kā vēl viens Ingus, ori, čalis. Parāda, ka tas Погоди. Смотреть на вас результат вашей работы. Спасибо, ребята. Ļoti labi sajūta, kad tā, nu, kad novērtē mūsu darbu. Tiešām ļoti labi sajūta. Atpakaļ pie darba. Šitais tāds konstruktīvais zīmējums, bet beigās jāizskatās šitā. Latvija. It's correct, no? Latvija. Veja. Latvija. Actually, Alex helped us to write it correct in Chinese. Tundu stāvu domādama, kam lai sēžu kamerā. Okay. Very good. Practice and practice. Stundu stāvu domādama, kam lai sēžu kamerā. Kāpēc māci dziedāt? Es nezinu, tāpēc, ka latviešu dziesmas ir foršas. Gribās iemācīt kaut kādam. Mēs esam maza tauta. Ja nemācīsim citus dziedāt un neiedvesmosim citus, tad nav variantu. Mums ir jāizpaužās tādās jomās, kur mēs varam kādu iedvesmot, kur lielumam nav nozīmes. Mēs pilnīgi noteikti Ķīnu nevaram pārspēt kaut kādā lieluma ziņā. Man liekas, ka tā mūsu mazās tautas misija ir iedvesmot. Mēs varam iedvesmot Ķīnu un mēs varam iedvesmot pasauli. Jā, varēs, protams. Tad dēļ pasākuma vadītāja Šarona, tad viņa runā angliski. Un Baiba runā latviešu, ķīniski, angliski. Tā kā es domāju, galā mēs tiksim. Okay. One by one speaker should be welcomed there. Yeah. And ribbon cutting will take place there on the stage. Gati, laižam mūziku. These guys will 那在这里呢，首先我们要欢迎各位今晚能够来到我们的2010上海世博会拉脱维亚馆的开馆仪式的现场。Mēs sveicam visus Šanhajas 2010. gada Expo Latvijas paviljona atklāšanā. 就是由我们这个拉脱维亚馆的承建商叫做 Aerodium 的公司呢，他们利用这个垂直风动机，给大家呈现了一种空中行走的起降。
Un laimes tehnoloģija ir tas īpašais pienesums, ko mums ir devuši aerodījumi, parādot, ka cilvēks, lidojot, spēj justies īpaši laimīgs. 谢谢我们的洪局长。洪局长，您先请留步，好不好？我们在这边稍微等一下。接下来的话呢，我们就会非常荣幸的邀请到的，就是我们刚刚为大家介绍的我们的嘉宾，拉脱维亚的首相 Valdis Dombrovskis 先生上台，我们致辞，让我们掌声有请。Tagad sagaidīsim Latvijas premjerministru Valdi Dombrovska kungu. Expo ir izstāde, kurā daudzām pasaules valstīm, un šogad piedalās ap 160, ir iespēja demonstrēt savus skatījumus, savus panākumus, un arī Latvijai, kā mazai valstī, ir svarīgi būt šeit klāt, atgādināt par to, kā mēs esam, atgādināt par to, kas mēs esam, un domāju piesaistīt arī papildus interesi Latvijai gan no investoru, gan no turistu puses. Latvijas Expo paviljona centrā ir vēja tunelis, kas zināmā mērā demonstrē tās vērtības, uz kurām vajadzētu balstīt Latvijas nākotnes attīstību, dinamismu un inovāciju. Paldies! 谢谢。Thank you so much。谢谢。来倒数3处，大声喊出来，然后一起来见证时刻，好不好 ？OK，let's go。3、2、1。Ļaujam viņiem lidot līdz 3 metriem, pašiem pilnīgi, vieniem pašiem, un mēs no 3-4 metriem augstāk viņi nevar uzlidot, jo tur tad ir paplatinājums, un tur plūsma paliek. Jā, mēs tur tiekam tikai tāpēc, ka mēs ar inercējam, ja? Un tad, ja cilvēks krīt, mums ir speciāla tehnika, kā mēs visus ķeram, tur tad noķerat, sagriežat, pagriežam atpakaļ. Well, it's excellent feeling, really. I enjoy it and I recommend to other guests of the Latvian pavilion. Okay, thank you, sir. General uzņēmējs. Projektam Expo simbolizē mūsu krāsainību. Laimes tehnoloģija. To es tad jums iedošu, kad jūs pārgrieziet. Tas ir ņemts no senajiem latviešu rakstiem. Mūsu dizaineri izvilka arī šajos tērpos. Tas nav kaut kas tikai moderns. Tas ir izvilka tas, kas mums ir bijis visur. Ok, Ženja. Fotku? Bildi. Yes? Jā, paldies. Labi, paldies. Paldies. Tā, ejam tagad. We'll just check with you have media for the moment. Un viņš tā raksta uz Latvijas uzrakstu foniem. Would you please comment on your, participation process of your pavilion to the Shanghai Expo? Kur vējš mums ir no turienes, no Somijas paviljona? Okay. Vējš no Somijas, jā. Tā. Vienīgais, kas var pārkast kādu pāri bortam, ir tu. Jā. Ja kas, tad meklējiet mani pie Šveices paviljona, ja? Uz Šveices kalnos? Davai. Jācer, ka tas iegriezīs tev labi. Jā. Bet varēja nepalaisties arī, ja? Nu, teorētiski viss iesvarbūt. Jā. Dāņu nav. Es biju komisāru uzaicinājis.
Kur viņam kaut kādā ar nakts redzamību tā kamera vai kā? Ar luksiem. Mēs spriedām pa luksiem. Modrā acis. Ansiņas ved tur, jā. Jūs uzcirties tā, kādas viņa nekad vēl neesat redzējies. Pirmkārt uzvalku var redz otrais mūžā, bet nu vēl kādas krāsas uzvalkā. Bet nu kā, Džeki, ir izdevies Joris? Prasīja varam. Viņš zināja, ko viņš sagaidīja. Es neesmu objektīvs. Tik dziļi iekšā, ka labāk ir paprasīt šo pašu jautājumu. Kādam cilvēkam, kas pilnīgi negaidīti tiek pārsteigts. Šovakar, starp citu, būs visa panorāma, būs LTV, būs LNT, būs TV3. Kā bez viņiem? Intro? Нет, Женя, давай я качаю фон. Давай, не спеши, но... Nu, mēs gaidām publicitāti. Zini kā, priekš mums visas ziņas, labas ziņas. Jurīt, kas šobrīd notiek Ķīnā? Šobrīd Ķīnā tiek operēts nenodots paviljons. Un tas, kas ir jūsu pieteiktā ziņa, varbūt nav tik sensacionāli, bet tas ir nozīmīgi saprast, ka spekulējot, jeb apelējot uz Latvijas nacionālo tēlu, uz patriotismu, valsts Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras personā tiek nostādīta tādā ķīlnieka lomā, kur ir tieša vēlme izkrāpt, manā skatījumā, mūsuprāt, finanses. Kā tas izpaužās? Naudu. Tas izpaužās citā projektā saistībā ar Aerodium grupas uzņēmumiem. Anci, labrīt! Labrīt, Latvija! Anci, kas šobrīd notiek Ķīnā? Vai Aerodium vai Latvijas šis stends, šis paviljons darbojas šobrīd? Vai ir kādas bāžas par to, vai spēj šis paviljons darboties turpmāk? Nē, bāžas nekāda nav. Ja valsts norēķināsies par to, par ko ir jānorēķinās, viss notiks. Neskatoties uz to, mēs arī paši esam ieguldījuši pietiekami daudz līdzekļu, lai process notiktu un neapstātos. Tāpēc man nav nekādu, ne tikai man, bet faktiski es teikšu tā godīgi, visai pasaulē nav nekādu bāžu par to, ka Latvijas paviljons strādā, un viņš ir vienkārši izcils. Vienīgie cilvēki, kuriem tas nepatīk, šķiet, ir tikai Latvijā, kuriem nepatīk Latvijas paviljons un viss ar to saistīties. Man ir patiesībā arī lepnums uz kolēģiem, ka mēs esam šo dokumentu paku, neskatoties uz lielu spiedienu, sagatavojuši un arī iesnieguši tiesību sargiem. Un tur ir šantāža un kukuļošana?
tur mēs sagaidījām, ka tā būs kukuļošana, bet izrādījās, ka tā ir šantāža. Un es pēdējo pusgadu jutos kā štirlicis. Droši vien tas galvenais iemesls, kāpēc ir tik daudz žurnālisti, nav tas, ka ir sekmīgi pabeigts paviljons, bet vairāk interesē tas skandāls ar to iespējamo kukuļu pieprasīšanu, ņemšanu, došanu tā tālāk. Ja? Tā, kad tā nauda netika maksāta arī brīdī, kad paviljons jau tika nodots, tad tā izspiešanas fāze iegāja tādā fāzē, kur jau bija ļoti grūti izturēt. Jo vēl es nepieminēju to, ka kaut kad pa vidu kolēģi var apliecināt, pie mums bija atsūtīts, nosauks viņu par evidentu vai finanšu analītiķi, kurš tad izpētīja visu mūsu uzņēmumu grupas bilances, jo tātad šī prasība no Andra Ozola puses, šoreiz gan ne tieši no viņa, bet no citu cilvēku, teiksim, ar starpniecību nodotā ziņa bija tāda, ka ne tikai šie 8% no darījuma summas, bet arī tāds draudzīgs mājiens, ka būtu labi padalīties ar jūsu kompānijas nākotnes peļņu. Tas nozīmētu ienākt kādiem citiem cilvēkiem, kā ielikt viņiem mūsu visos uzņēmumos un arī saņemt šos 8% gan no šī konkrētā darījuma, gan no visiem nākotnes darījumiem. Interesanti, kad pats Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktors Andris Ozols paviljonu atklāja, gan pārgriežot lenti, gan tajā sakot sajūsminošu uzrunu, bet 2 dienas pēc šīs uzrunas viņš atsūta mums vēstuli, parakstītu vēstuli, kurā viņš saka, ka viņš par paviljonu atklāšanu ir uzzinājis no mēdījiem. Un ka tas ir rūpšs līguma pārkāpums, ka mēs neesam viņu informējuši, ka paviljons tikšot atklāts. Arī, Rubens, jūs paši minējāt, ka jau daudzas reizes pirms tam tika dot mājiņu par šo kukuļu prasīšanu. Kāpēc jūs ātrāk nevērsāties? Pirmkārt ir tas, ka ir kaut kāds projekts un kaut kāds mērķis. Ja. Mūsu mērķis nebija tagad sākt šo te ekspo iznīcināt daļ tā, ka sāktos skandāls par kukuļu ņemšanu, došanu vienalga. Jūs paši saprotiet, ka kaut kādā starposmā, tur, ja parādīto šī informācija pirms līguma noslēgšanas, tad pilnīgi viennozīmīgi mēs būtu zaudējuši lielu naudu, ko mēs bijām ieguldījuši. Ja? Pilnīgi viennozīmīgi, jo nekāds projekts tālāk neturpinātos. Tad, ja mēs būtu par šo ziņojuši tajā brīdī, kad jau projekts bija kaut kādā, puspabeigts, ja, tad arī būtu skandāls un nebūtu projekta. Ja? Un, man liekas, ir kaut kāda, mūsu kāda pašcieņa bija, kad jāpabeidz projekts un pēc tam mēs varam kasīties. Andris Ozols ļoti bieži izmanto vārdus Latvijas prestižs, ja, un kaut ko tam līdzīgi valstiskās intereses, bet man liekas, ka mēs esam rīkojušies arī kaut kādā ziņā valstiskās interesēs, lai šīs te nenograutu lielo lietu, jo mēs te mājās varam strīdēties, bet pasaulē, vai Latvija ir paviljons, vai nu nav, vai nu ir labs, vai nu nav vispār. Jānis Zvans, Latvijas radio, vai jūs prāt, kukuls, ko pieprasīja Ozols, tas bija viņa pašam atziņām kabatā, vai tas tiešām bija kaut kādām augstākām personām? Tad citēja, ja, tad bija teksts, ka nē, tas jau ne man, bet vajag tāda sistēma Latvijā, kaut kam augstākam. Tad jūs prāt, viņš to būtu reāli pats savu kabatā iebāzt, vai tas tiešām, kā jūs pašam liekas? Es negribu komentēt, tāpēc, ka es nezinu, es negribu viņu ar apmelot. Es neiešu pret viņu ar tādiem apmelojumiem, tā kā viņš pret mani iet. Es nezinu. Domājiet, izvērtējiet.
mērķis ir viss manā dzīvē. Kaut gan ķīniešu filozofijā mērķis nav nekas un ceļš uz to ir viss, ja, bet man tomēr ir vajadzīgs šis mērķis, lai veidot šo ceļu.